Tuvojas rudens un visa raža lēnām nogatavojas. Tajā skaitā arī tas, kas aug mežā. Ko jums nozīmē šīs meža veltes? Nu, tas šajā situācijā tas man ir vienkārši tāda izklaide un arī garšo sēnes, ogas. Kas šogad jau salasīts? Nu, vēl neesmu bijis mežā. Tirgu esmu pirkusi, ja, gan gailens, gan melens, bet, nu, gatavojos. Vienkārši tā izklaides pēc. Tā jau runā, ka bez gailens vēl nekas nesot. Jā, tā saka, bet, nu, es dzirdēju arī, ka tagad tikai sākot parādīties tās pārējās sēnes. Un kādu odziņu jūs interesē? Ko lasīsiet? Nu, meleni, kas ir palikusi, un tā tagad brūklens. Ja gadī trāpīsies arī dzērveni kādu. Un, nu, teiksim, sēnes, kuras vismīļākās lasīt? Man garšo lasīt gailene, jau man ar viņu garšo, bet, nu, baraviks to jau nevar atsavert neviena sēne cita, jā, tās ir garšīgas. Un lasu arī pārējās, protams, bērslaps, šnicelēm, ja, kas tagad populāri ir un garšo. Un ziemai, ko gatavosim no sēnītes? Nu, pareizi ziemai iesālu, vai arī taisu ir tāda salāta no sēnēm, ko visi ēd, es to arī taisu. Ja ir daudz sēnes, tad taisu. Nu, priekš ziemas droši vien interesanti varētu būt cūcene. Nu jā, reti satiek. Viņas grūti ieraudzīt, bet, nu jā, tā ir laba sēna arī, jā. Un melenīte arī ziemai? Melens vairāk pārsvarā svaigā veidā patērēju un saldēt mēģināju, bet, nu, nav tas, kas tāds svaiga oga. Un kādreiz liku kompotā, bet arī to vairs tā. Un brūklenīti? Nu, brūklens, jā, pie ābolu ievārījuma klāt brūklens, tās palas pa kādam litriņam. Tādā veidā šis mežs atvieglo, teiksim, nu, kaut vai, piemēram, šo ābolu ievārījumu gatavošanu. Jā, bet, zināt, tā, es nezinu, vai tāpēc, ka visu gadu kaut ko var dabūt tā īpaši tai ziemā. Nu, sataisīt jau satais, tas pēc veca paraduma. Visu, lai pagrabs pilns, tad sirda mierīga, ja, bet vai tagad tā ēd tik daudz, paliek jau tai pagrabā. Uz pavasar diezgan vēl tie ievārījumi. Nav kas ēd. Un ievārījumu gatavojot, nu, vai jūs izvēlaties arī no cukura, nu, konkrēti kādu šķirni? Nu, visu laiku jau bija Jelgavas cukuru, tagad ar to pašnosaukumu, jā, to cukuru, bet īpašo ievārījumu cukuru es ar viņu neprotu darboties, es kaut kā īpaši tam neuzticos. Lai gan šis cukurs jau ar vairs nav tas cukurs, kas bija kādreiz. Vasara tuvojas izskaņai, klāt rudens, tātad arī nogatavojās to, ko daba mums dod. Meža veltes, cik būtisks ir jūsu dzīvē? Nu, vispār ļoti daudz, jā. Ēdam gan sēnes, gan lasam ogas, vāram ievārījumus. Bez tā jau nevar iztikt. Kas jau šogad salasīts? Melenes, arī avens, gailens. Nu, pārējās pagaidām vēl nav tāds, nekur nav tik daudz būts, bet, nu, gailens tas ir topā, tas šogad ir ļoti daudz. Melenīti, kā gatavosim ziemai? Vāru ievārījumu. Tīra melene. Tīra melene. Ļoti, ļoti iet pie sirds. Nu, ar avenīti kā darīsim? Avens arī, nu, vīram vispār, avens ir mīļākā zapte, tā ir pirmā, kas tiek noēsta. Ar kādu cukuru vārīsim? Cukuru, nu, skatāmies, kur ir tomēr lētāk. Cena tomēr izšķirošā. Cenšamies kaut kur dabūt, kas ir uzreiz maisos. Uzreiz ņemam pa 100 kilogramiem, mazāk nemaz nav runa. Jo visi gan jāņogas ir, un tās pašas tiek arī lasītas un vārītas, un viss, kas ir iespējams no dārziem, tas viss tiek gatavots un likts pagrabā. Tuvojas brūkleņu laiks. Nu jā, arī centīsimies tikt. Ja darbs atļaus to laiku brīvo izbrīvēt, tad arī brauksim, lasīsim un liksim. Vai zapti, ja kopā ar āboliem? Kopā ar āboliem liksim. Nu, un jūs minējāt gailens daudz šogad. Jā. Kā to gailenīt ziemai sagatavot? Cepam un liekam burkās. Tīra sāla apcepam taukos, cūku taukos saliekam burkās un
pēc tam ziemā ņemam Daudz vērā. tiem tauciņiem jābūt? Nē, pārāk daudz nevajag. Tāds galvenais apcept un nedaudz taukos, un tad arī var arī sviestā. Esmu arī sviestā cepusi un likus burkā ziemā. Ar ko garšīgāk? Man liekas, ka tomēr ar taukiem. Un kā ar citām sēnēm? Saka jau, ka šogad maz vēl joprojām. Nu jā, neesam pat redzējuši pāris bērzlapītes, un tas arī viss. Citām neesam uzgājuši vēl pagaidām virsū. Tad redzēs, kas būs bijis vēlāk. Ziemai kādu sēnīti gatavosiet bez gailenes? Bez gailenes, nu ja ir apšu beciņas ļoti patīk marinētas. Receptīti? Nu, tur ir pēc klades, pēc grāmatām no galvas, to tā neatcerās. Vai lietosim etiķi, jeb citronskāpi? Nē, pārsvarā etiķi liejam. Tomēr, jā? Jā. Viņš piedod īpašu garšu? Nu, man liekas, ka tas asums vairāk tomēr ir. Kāda šogad ogu raža mežā Tikuru pusē? Es neesmu bijusi, esmu pēc ogās tagad pēdējos gados neju. Kādēļ? Nu, tāpēc, ka bailes no tām mērcēm, ka nesakošu kādas. Bet vai negaršo? Nu, garšīgs jau ir. Un sēņot, piemēram, arī tāpēc neejat? Nu, ja es sēņos arī neju. Man māte slim, nu es vien paši tā viņa tā ilgstoši, tā nevar atstāt. Tātad tāds iemesls. Nu, un, ja tiekat pie tās meža odziņas, kā jūs viņu pagatavojat? Nu, es speciāli viņas arī nepērku. Man pašiem mājās aug zemenes, tad es iztiek ar zemenēm pašaudzētām. Vārat ievārījumu no zemenēm? Jā. Kādu cukuriņu lietojat? Vārot? Nu, to pašu, to mūsu, to Jelgavas cukuru. Un sēnīt ziemai nesālat? Nu, es sēnes tagad nelasu. Mēs maz vispār ēdam tās sēnes. Negaršo? Nē, nevis negaršo, bet, nu... Grūti tikt pie viņām? Jā. Tuvojas rudens, īstais laiks, lai dotos uz mežu. Šogad ir būt cela? Jā, man laukos ir diezgan liels platības ar mežu. Nu, un, protams, mežs šogad itin bagāts ir ar ogu rāžu, piemēram. Jā, man patīk, man ļoti garšo aveņu sulu. Man mājās taisa. Salasīja? Nē, nebija laika, mamma lasīja. Bet būt ir? Jā. Nogaršot ir? Ir. Un kā ar melenīti tavos mežos šogad? Melins, man liekas, nav tur. Nav. Nē, man liekas, ka nē. Un kā ar sēnēm? Sēnes tur ir diezgan daudz. Mamma iet, mammas māsā, mammas otra māsa arī iet. Diezgan daudz. Kurā pusē tas ir? Uz Īvēnas pusi. Nu, laikam jau pārsvarā pagaidām vēl ir gailenes tikai. Jā, pārsvarā gailenes. Kā pagatavots garšo gailenīti? Ceptas, mērce. Ar sīpoliņu? Jā. Ar speķīti varbūt mazliet? Jā, speķis, lai garšīgs, jā. Bet cita sēne vai ir vēl mežā sastopam jau? Tā, ka es pats īpaši nesēņoju, es nezinu. Saka jau, ka nesot. Kaut kas ir, paravīgi, ka jau ka ir. Pašam nepatīk? Pašam ne īpaši. Tā, draugiem var aizbraukt, bet tā ne īpaši. Nu, teiksim, ziemā garšo sēne, jeb ievārījums no meža ogām. Abi divi. Mamma jau ir sacepusi nelikas saldētavā, un tāpēc ziemā var atsaldēt un uzcepam. Tātad krājumi ir? Jā, ir. Lēnā garā dabas dotā raža nogatavojas. Mežā ir gan ogas, gan sēnes. Vai ir būtis šogad mežā? Ir vienreiz būt, bet nu, tā nav tā kā pagājuši gadu. Bērzlaps nav, gailens ir, bet tām grūtāk pieliekties. Zinu, tā pa vienam, pa vairāk. Vienreiz bija, bet tie man pazīstam arī bijuši no Alsungas. Un tādos gados, ka es salocās no rīta, viss muskuļi sāp. Jā, grūti, bet tomēr, protams... Bet tomēr patīk, tas ir sports. Jā, sports tas ir. Tā jau nav tā kā pagājuši gadu, bet gailens ir vairāk. Sēnes vēl nav, nezinu, jābrauc būs varbūt sestdien. Varbūt iepriekšējā ziema nav bijis tik labvēlīga sēnītei. Nu, nezinu, kas viņam pa vainu. Tā kā ogas ir vispār vairāk, visas ogas. Cik ir mežā, ir dārzā. No meža ogām ir kaut kas pagaršots šogad? Nekas nav no meža.
Nu, vēl jau pagājuši gadējās. Brūklens un mellens un viss. Dzērvens. Nevar jau spēt apēst tik salās. Nu, brūkleni un dzērveni jau vēl priekšā. Nu jā, tās jau ir āboli. Ābolā šogad nav. Citiem ir, citiem nav. Salnas bija pavasarī. Nu nezinu, kas viņi vispār neziedēja. Vai tas ir vienu gadu pārāk daudz un nākošā gadā nav nekas. Te nu ir pazīstamiem dārznieki no Basiem. Tā makalī tās mazās ābelītes, tam ir daudz. Es teicu, tā kā pils ābeles, bet te pilsētā nav. Ir viena otra ābele, bet Dzidrie, kad 30 varbūt āboli. Vairāk nav. Un rudens sēni brauksiet uz mežu lasīt? Jā, bet vēl jau nav. Vēl nav. Vēl vispār tādas sēnes nav. Nu, es nezinu, es kā 2 nedēļu atpakaļ biju te uz Padurs mežiem, kur ties saucās 7 krusti. Bet tur uz Partizāniem, tur ir tīri meži. Pirms streju kapiem, te pa labi tur iekšā. Tur ir smuku, to tālu var redzēt un viss. Tā kā pa parku staigā. Un kā? Pagatavojat ziemai sēnīti? Nu, es lielākoties varu marinēt, ja tāds smuks iesāli. Iesāli ritīgi sasāli tā, ka viņš stāv 2-3 gadus. Pēc tam nomērcē. Sēņi jau ir labāk. Man labāk garšo nekā gaļa. Un sālīšanai, kur būs tā īstākā sēne? Bērzlape, varbūt vēl kāda? Nu, viss var sālīt. Culceni, piemēram? Jā, var. Viss var sālīt. Cits vēl skābē. Man pazīstam. Kā tas ir? To viņi liek upeņu laps. Nu, tā kā gurķis gandrīz kādreiz senāk skābē, senos laikos. Bet tur atkal, jā, varbūt, ka viņas tik ilgi atkal neturās, bojājās, varbūt, ka tā ir. Bet skābēt un sālīt var viss. Man jau garšo marinēt cer. Un, ja tā esat marinādu, ko lietojat? Citronskābu vai etiķi? Tur jau, es nezinu, recepti, es jau pats sieva tur taisu. Un man pazīstams ir tur Basos, kas arī pats skābē un sāli un visu ko, bet man tā netīk, es salasu vairāk. Man tīk lasīt. Tas būtu vīra darbs, jā? Jā, man patīk pa mežu staigāt, ka tik tā kājas tur. Mežā nu jau gatavs ir ogas un sēnes. Vai jums arī patīk doties uz mežu pēc šiem labumiem? Jā, diezgan bieži. Ogās, sēnēs. Vislabāk patīk gailens un baraviks. No ogām patīk lasīt? Nu, ne visai patīk lasīt, bet jālasa, ja grib ogas. Kas jau šogad salasīts no ogām? Nu, mellens ir un tagad sāksies brūklens. Pamatā mellenīts. Kāda bija melleņu raža? Nu, es domāju, tad vidēji. Man liekas. Varbūt citam liekas, kad labāk. Vai ogas nebija sīkas? Nu, arī jāsaka, kurā vietā arī tā, ja bija kaut kur tāds likt savs, tad bija sīkāks, jā. Es tā domāju vidēji vispār, jā. Toties gaileņu raža gan liela. Jā, tā ir liela. Tirgus arī pilns ar gailenēm. Tā kā tas ir. Nu, es braucu uz Maņģenes mežiem pamatā. Uz Maņģenes puses tur. Tātad meža izvēle tur, kur vēl nav izcirsts. Nu jā, principā jā. Nu, tur arī pa bišķim cērt jau, bet tā. Tur vēl meži ir saglabājušies. Jā. Kā šī gailenīte garšo vislabāk? Kā jāpagatavo? Nu, man sieva gatavo, mērķis tā jā. Nu, citi tur saldē, mēs nesaldējām un tā, bet mēs tā ēdam svaigas, jā. Cik salas, tik apēd un tad, kad Ar citu sēni gan vēl pašlaik tā pašokā? Tās nav, tas ir, nav jāvar sakot, nav. Kā jūs domājat, kāpēc nav? Nu, varbūt tas sausums un, vēl jau arī īsti rudens nav vēl jau nav. Vēl jau vasara. Droši vien jau vēl izaugs? Jā, es domāju gan, ka septembrī būs. Un ziemas sēni būs jāsalās? Jā, kā citam. Ziemai sāla sēni? Sāla. Pamatā sāla, jā. Nu, un kā ar marinēšanu? Nē, to nedaru. Sālīšanai vislabākās jau droši vien būs bērzlapas un... Jā, bērzlapas, jā, un šitās alksnenītes. Un culcens bez šaubām. Jā, tās jau pamatā, jā.
Nu, ir jau vēl citas ar, bet vilnīši un tāda vēl ir. Un ziemas laikā vai patīk nopirkt kādreiz arī šampiņonu? Jā, nu sieva pērk, jā. Es sevišķi nē, man labāk mūsu sēnes. Viņa pērk, jā. Augusts vidū un mežā ogas un sēnes nu jau ir. Vai šogad ir nācies būt jau mežā? Jā, es esmu ogās bijusi. Ko lasījāt? Melens. Kāda šogad raža? Patiesībā sakot, ja zinu vietas, raža ir salīdzinoši labi. Priekš sevis lasīju? Nē, es nodevu. Tātad papildināja savu maciņu saturu. Bet pašai jau arī noteikti garšo. Nu, garšo. Kā tu viņu sēdi? Es sataisu ar cukuru, ar pienu un tā. Nu, pienāks laiks arī tūdaļ brūklinēm. Lasīsi? Ja būs iespēja, tad noteikti. Un kā sēnīt? Sēnītes garšo, bet lasīt īpaši nepatīk. Bet gaļaņu mērcīgi droši vien noprovēti. Garšīgi. Bet citu sēni vēl nesot? Nu, nav jau tā, ka nav. Bišķi jau ir. Nu, bez gailēns, kas vēl mežā ir atrasts no sēnēm? Bērslapis ir. Nu, mušmirs jau arī vienmēr ir. Gatavo ziemai sēnīt? Jā, mamma. Sāla, jā? Jā. Un kā ar marinēšanu? Īpaši nemarinē. Kā ar avenīti gāja? Avenītis? Jā. Meža? Tām es īpaši uzmanību neesmu pievērsusi. Bet meža zemeni? Apēst cik tik tā daži. Nu, arī tikai tā. Un kopumā vērtējot meža ogas un dārza ogas, kuras ir garšīgākas? Meža ogas viennozīmīgi. Tīrāks, labāks, tādā ziņā varbūt? Es nezinu. Grūti spriest. Vai mežs ar savām veltēm jūs vilina pie sevis? Varētu teikt, jā. Tātad Dabas produkts. Labāk. Būts ir šogad? Būts ir, jā. Nu, kas salasīts? Pārsvarā gailens un melens, nu, tas parasti vecāki cilvēki to tieši dara. Kā vērtēt kādu meleņu ražu? Viegli bija salasīt? Šogad pārsvarā visas tuvāk pieejamās vietas, tās jau bija nolasīts, jā, bet dziļāk mežā, protams, tie labumi ir lielāki. Ar ko garšo melenīt vislabāk? Meleni. Protams, ir kaut kāds saldu produktu kopā, bet tā jau pārsvarā zaptais un taisni, jā. Brūkleņu laiks klāt? Jā, bet, brūklenēm es nezinu, pat personiski mazāk. Bet, tā jau ziemā, kad ir vajadzīga kāda vitamīna daudzums, tajā, protams. Pie ābolas apts ļoti labi? Jā, tā arī tiek, tas jau īpaši, tas pārsvarā. Kā ar gailenēm šogad? Gailenēm tīri normāli, tā kopumā ņemot gan Olma lasīja, gan vecāki lasījuši, brālis arī pievienojās, tā kā sēņu mērķis stāja pirmajā vietā. Bez gailenēm gandrīz jau vasara nepaiet. Un rudens sēņu laiks, kad pienāks, arī mežs vilinās? Pārsvarā jau tas ir ar tiem lauku darbiem, ja tie tiek pabeigt laicīgi, jā, tad arī tajās sēnēs tiek, bet mums sanāk tā patālāk aizbraukt uz tām sēnēm, un tāpēc arī tā. Bet sēnīt ziemai sālat? Kādu gadu, man liekas, apakaļ, jā, tik sālīts, bet tagad vienkārši nesanāk laiks tā. Nesakrīt ar tiem darbiem, kas ir ikdienā jāveic, un arī vēlāk. Un mārināt sēnīt ziemas vidū. Jā, ja es zinātu labākās receptes taisīt, bet tā es pat ne. Bet mamma jau palīdz šajā ziņā? Mamma pirmais pavārs visā ciematā, varētu teikt. Ļoti garšo viņas taisītais, tā kā jau sacīts, ko no bērnības ēdis un ko māte gatavojas, tas jau vienmēr visgaršīgākais. Pienācis laiks, kad mežā ogas un sēnes būt jau ir. Vai arī jūs lasat un sēņojat? Jā, mēs esam no Rendes, tas ir sēņu un ogu vietas, tāpēc lasam arī. Kas šogad jau salasīts? Melenes.
Un kā Augustfrēnas pusē? Ļoti labi. Ļoti labi, bet lasītāju arī ļoti daudz. Gribētāju tam ogam. Un faktiski visas ogas bija nolasītas, kamēr vēl bija puszaļas. Tagad mēs arī braucam, lasam, bet tas jau ir tā. Varbūt jāizdod kāds likums, lai zaļas nelasītu? Bet nekad nevar zināt, kā tā oga nogatavojas. Tas ir atkarīgs no vasaras? Jā, viss atkarīgs no laika apstākļiem, jā. Un kāda bija šogad raža? Laba. Mēs pat nodēvam bišķiņu. Priekš sevim sataisiem un nodēvam. Kā gatavojat priekš sevis? Ar plaucēšanu, bez cukura. Ziemai? Jā, noplaucēt pudeles un gatavs. Tad jau var cukuru pielikt un visu ko. Būs tūdaļ brūkleņu laiks. Brūklenes arī ir daudz. Bet vēl katra ziņa nedēļu atpakaļ vēl nebija tā riktīgi gatavas. Grūti lasīt. Ļoti daudz zaļu. Un kur priekš sevis liksiet brūklenīti? Priekš sevim daudz nelasam, bet lielākā daļa samalt. Tā gatavojam, jā, ar cukuriņu, ar kungu. Un kā ar sēnīti? Gailenis arī bišķiņu salasējam. Novāram, notesinam ūdens un saldētāvā. Ziemai? Ziemai, jā. Došanai nelasījam, tāpēc, ka šogad sēniem nav cena. Un pārējās sēnes vai ir jau? Ļoti maz baravīkas vispār neredzējam. Nemaz nebija, kaut kāds apšubekas dažas. Bet lielākā daļa gailenes aug, griezdamas. Ļoti labi. Kādēļ, kā jūs domājat, augusta vidus, bet pārējās sēnīt nebūtu nav? Es nezinu, kāpēc tā. Parasti mūsu pusē arī un baravīkas bija un viss, bet šogad nav. Cerams, būs? Tas arī atkarīgs no dieviņa, vai būs labs laiks. Baravīkam arī nepatīk diktin mitrums un augstums. Tā kā naktis bija augstas, tad varbūt tāpēc arī neauga.